Degvielas cena šonadēļ sasniedza savu rekordu. Cilvēki atkal papukstēja, taču lej iekšā bākā nekas jau cits neatliek. Eiropā eksperti prognozē, ka litrs par degvielu varētu sasniegt pat 2 eiro. Un visticamāk, tas nākotnē gaida arī mūs šeit Latvijā. Kāda ir atbilde? Jālieto elektroauto. Pagaidām elektromašīnu Rīgas ielās ir nepiedodami maz. Oficiāli pirmos 2 pirms gada iegādājās valsts uzņēmums Latvenergo. Skaņa vispār no motora jau nav nekāda, tikai tad, kad spiež gāzi, tad arī parādās skaņa. Aizvadītās ziemas lielajos mīnusos problēmas ar akumulātoru uzlādi un siltuma salonā nesot bijušas. Tātad vismaz pirmo pārbaudījumu Fiat Fiorino Electrico ir izturējis. Ziemā viss ir kārtībā, pa šļuru arī kārtībā, viss notiekās gan slapjumā, nekādas problēmas nav. Pašreizēji aprēķini automašīnas izdrīkst tieši braukšanai pilsētas apstākļos. Tiek ne tikai ietaupīta nauda, bet arī pilnībā nav CO2 izmešu. Izmaksas fantastiskas, uz 100 km mazāk nekā 2 lati. Loģiski pret mašīnas cenu kopīgā projektā nav, bet tas, ka mašīna normāli strādā un viņai nav nekādas īpašas problēmas lietošanā ikdienā pilsētas apstākļos, tas ir skaidrs. Šo autiņu Latvenergo darbinieki lādē savā uzlādes punktā, jo pilsētā nav ne tikai elektromašīnu, bet arī nav uzlādes punktu tīklu. Ar lielu pompu savulaik pie pasažieru ostas atklātu uzlādes vietu lēnām pārklāja rūsa. Nolietājumi praktiski nav nekādas. Nav nekāda, būsim godīgi. Jo viņi uztaisīja tikai tāpēc, ka kaut kāds viens no Zviedrijas brauc ar prāmu atbrauc un uzdeva tādus jautājumus, vai ir vai nav. Bez 2 gaiši zaļi apzīmētajiem Fiatiem Rīgas ielās drīzumā varēs redzēt vēl 2 pārbūvētus elektroautiņus. Vienu pārtaisīja mans Dirba, un šo mašīnu plānots lādēt ar elektrību, ko ražo vēja ģenerators. Savukārt otru pārbūvēja OSC servis Ogrē. Diemžēl šie rādītāji nobraukums arī rūpnieciski taisītām mašīnām ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ tīra elektriskā mašīna šodien vēl nav tik ļoti izplatīta. Un kādēļ es šeit sēžu eksperimentālā miņukā, jā. Dāmas uzsver, ka atšķirībā no autora iekšzemes dzinēju, elektromašīna ir vienkāršāka. Tā ir mazāk kustīga un dilstoša detaļu, nav jāmaina eļļa, nenodils gredzeni. Taču galvenā problēma ir akumulātoru ietilpība. Mēs esam uz nākotnes sliekšņa. Gudrie vīri izdomās pēc 1-2 izdomās vieglāks akumulators un viss būs kārtībā. Bez Mini Cooper tepat Ogres servisā pērn tapa pirmais rallija veida elektropiedziņas auto Oscar Reo. Janvārī kā pirmajā Reo finišējot leģendārajā Parīzes Dakāras rallijā, latvieši parādīja, ka elektroautiņiem būs nākotne arī sporta trasēs. Pilots, kurš izrādīja ļoti lielu interesi, un viņš arī diezgan atpazīstams Amerikā. Džentelmens. Viņš teica, ļoti interesanti, un mēs noteikti ar jums sazināsimies tādēļ, kad Obama mums šobrīd ļoti spiež šīs lietas darīt. Ne tikai amerikāņi, elektrisko transportu par vienu no autoindustrijas prioritātēm atzinos arī Japāna. Mitsubishi bija viena no pirmajiem, kas savu sarkano AMV piedāvāja pasaules tirgū. Uz vietas Tokijā nebūtu neliekas tā, ka uz katra ielas stūra būtu vērojams elektroauto lādētājs. Tie ir atsevišķās vietās, taču būtiski ir tas, ka sabiedrība ekoloģisko auto ražojumu atbalsta. Tā, piemēram, speciāli tiešraidēm. Elektrisko Mitsuku sev nopirkusi Japānas sabiedriskā televīzija NHK, bet 35 aimēju tika uzdāvināti tsunami visvairāk cietušajām pašvaldībām. Mitsubishi vides faktiem pauž pārliecību, ka, lai arī Igaunijas lēmums par vairāk nekā 500 elektroauto iegādi varētu likties riskants, viņas zaudētāji nebūs. Šajās dienās Igaunijas sociālie darbinieki saņem pasūtītās Japāņu mašīnas, un šogad Igaunijā tiks izveidots 250 elektroauto uzlādes tīkls, kas ir nopietnākais autoparka elektrizācijas pieteikums visā Eiropas Savienībā. Man ļoti patīk šī igauņu attieksme un lēmums, ko viņi ir izdarījuši. Manuprāt, tas ir viens no saprātīgākajiem veidiem, kā tiešām praktiskā veidā demonstrēt. Piedāvājums palielinās arī ikdienas patērētājiem. Jau minētajiem Mitsubishi spēcīgs konkurents tagad ir Nissan Leaf. Šogad iznāca arī izaicinošais Renault Vizija ar savdabīgo dizainu. Spēcīgi sev pieteicis Opel Ampera, elektriskais automobīls ar nobraukumu pagarinātāju. Nākamgad savu elektrisko modeli prezentēs Golfs. Galvenie iemesli, kādēļ Latvijā nav attīstījies elektroauto tirgus, ir vienkārši. Līdz šim nav bijis valsts atbalsta. Dānijā, piemēram, elektrosaimnieks tiek atbrīvots no visiem nodokļiem.
Lielbritānijā vismaz 5000 mārciņu atmaksā valsts. Latvijā par to visu tiek tikai gadiem runāts. Lai elektromobils kļūtu efektīvs un patiešām reāls konkurences iekšzemes dzinēja automašīnām tieši šodien un bez nekādām atlaidēm, tad sniedzamībai būtu jābūt 4 reizes lielākai un cenai 2 reizes mazākai. Un tas vienkārši nav izdarāms kaut vai tāpēc vien, ka tā akumulātora baterija viņa jau nesastāv no kaut kāda putuplasta un papīra. Viņa iekšā ir cēlmetāla. Tūlīt vides ministrija sāks konkursu elektroauto veicināšanai. Tas nozīmē, ka visiem vides draugiem un zaļi domājošajiem jāieņem zemais starts. Tūlīt beidzot būs valsts atbalsts un pirmais nopietnais starta šāviens, lai Latvijā ienāktu elektriskie auto. Mēs esam iebudžetējuši to naudu, tie ir 3,5 miljoni, kas būs. Un tagad ir vienkārši jautājums absolūti tehnisks, tik ātri, cik mēs saliksim kopā, vienosimies ar visām iesaistītajām pusēm.